Jā, halā! Jā, čau, es esmu Esplanādē tagad, jā. Nu, ko es gaidu tevi? Nu, cik 15 minūtes? Pēc 15 minūtēm būs, jā? Labi, davai. Davai, jā, es gaidu tevi pēc 15 minūtēm. Jā, davai, čau. Labdien! Es atvainojos, jums ir laiks? Mēs varētu parunāties. Nē, tiešām, pilnīgi maz mirklīt. Es sveicinātu, man sauc brālis Lukas. Kā es sauc jūs? Rasels. Sveiki, Rasel. Sveiki. Vai mēs varam parunāties? Pavisam īsi par dažām nenozīmīgām lietām. Godīgi sakot, es šausmīgi steidzos. Jā. Pēc 15 minūtēm cilvēks nāks. Redziet, jūs teicaties, tā ir pirmā pazīme. Jūs neesat brīvs, jūs neesat brīvs cilvēks. Jūs esat brīvs cilvēks. Nu, un tad? Līdz ar to jūs gars nav brīvs. Tā es neesmu Tā ir problēma. Nē, ziniet, labi. Es atvainojos. Vai jūs piedarat kādai kristīgai... Nē, es atvainojos. Ko jūs no manis gribat? Labi, es tad pārstāvu 7. dienas atbrīvotāju kustību. Nu, ar to arī vajadzēja sākt. Jā. Tātad mēs atbrīvojam dvēseli un garu. Lūk, šeit ir bukletiņi, ja jūs arī iepazīties. Mums ir nodarbības 2 reizes nedēļā, tas ir Toņkalnā, ja, Pārdaugavā. Un mēs piedāvājam seminārus pilnīgi pa brīvu velti. Un jūs varat iepazīties, lūk, šeit ir paskaidros, kā atbrīvot savu dvēseli no visādiem slogiem, no laika sloga, no pienākuma sloga un tādām lietām, ja. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat... Ļoti interesants, paldies. Jā, bet nē, es jūtu, kaut kas jūsos nav. Jūs esat... Nē, manī viss ir, es ļoti steidzos. Es esmu brālis Lukas, ja, jūs ievērsījāt, ja? Rasels. Rasels, es atvainojos, ja. Es esmu brīvs cilvēks, vai ne? Redziet, kā es staigāju brīvs, ne? Bet jūs esat saspringts, es jūtu, jūsos ir kaut kāda saspringtība, ja? Es atļaušos uzlikt jums roku uz galvas, ja? Es nolasu jūsu informāciju, tā, Šanna. Es jūtu, ir liels saspringums, man roka sāp, ja? Šis ir vēl viens veids, ja? Es tad uzsitu jums plecu, tad šā. Tas ir veids, kā es nosaku jūsu garīgo saspringtību. Jūs esat ļoti saspringts. Jūs esat nomocīts. Nu, ziniet, to nevar tā apgūt uzreiz. Ja, pamēģiniet, tas ir vienkārši šā. Jā, bet jūs neko nejutīsiet, jo jūs neesat izgājis mūsu kursus. Bet jūs pasakiet, vai jūs piedarat kādai kristīgai konfesijai, vai jūs esat katolis, luterāns, pareizticīgais? Jo tas ir ļoti svarīgi, jo ja jūs, mums ir jānovērš jūs no tā nepareizā ceļa un jāuzved jūsu dvēseles atbrīvošanas ceļa. Brāl, Lukas, es esmu uz pareizā ceļa, lūdzu. Tad, ja jūs esat pareizā, pasakiet, kas tas ir pa ceļu. Es jums pateikšu, ja tas ir pareizais vai ne. Mans ceļš ir absolūti pareizs. Jūs esat katolis, ja? Ļoti labi, mums ir daudz katoļu mūsu grupās, mēs esam tā tīrījuši. Es atvainojos, bet tā es neesmu teicis. Ja? Nē, tas nedarēs. Tas ir saprotiet, šeit ir ļoti, būtībā tā ir sakrāls, tas ir sakrāls žests, ja viņi nevar lietot tā. Jā, jūs esat pareizticīgais, es saprotu, vai ne? Vispār es jūs pareizticīgā. Negluži. Nu, pasakiet, vienkārši ir ļoti daudz māņu reliģiju. Viņas ved cilvēkus... Ticiet man, es neesmu piederīgs nekādai māņu reliģijai, lūdzu. Bet pasakiet, kam jūs esat ticīgs. Es pateikšu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, jo 7. dienas atbrīvotāju draudz ir... Redziet, nē, es jums varētu pateikt arī, ja, kas... Jā, pasakiet. Es tiešām jūs varu atbrīvot no šī jūsu... Jūs esat saspringts, Bet es atvainojos, kāpēc jūs sakat, ka jūs gribat atbrīvot mani no manas ticības? Varbūt es negribu, lai jūs atbrīvot mani no manas ticības. Es atļaušos vēlreiz, ja? Nē. Šanna, nē, es jūtu. Es neko nedarīšu. Redziet, jūs vairāties no manas palīdzības. Jūs vairāties. Nevairos, Lukas. Pasakiet, kādai ticībai jūs piedarat. Es jūs atbrīvošu no tās. Jūs esat saspringts, jūs tiešat, jūs baidaties, jūs nevēlaties runāt patiesību. Tās ir visas tās lietas, par kā mēs runājam. Ja jūs gribat zināt, kādai ticībai. Ja jūs gribat zināt, kas tā par lietiņu ir, kurē es esmu piederīgs, ja, tad... Nē, es jums varētu pateikt, bet varbūt jūs vēlaties... Ir daudz māņu ticību. Nē, jūs jau varat atnākt un pārliecināties. Tu iesi pa māņu ceļiem, tu būsi purvā, tu būsi ūdeni, jā.
Es jau varētu jums pateikt, it kā pēc idejas. Pasakiet, es jūtu, jūs esat... Zinu, jūs gribat atnākt ceturtdien 4:44 un uzzināt, tad visu es jums varētu tā kā... Nu, jūs varētu piedalīties mūsu kolektīvā. Pasakiet, kas tā ir par reliģiju? Es jūtu, tie ir māņi, tas ir... Nē, tie nav nekā... Tie noteikti nav māņi. Lukas, tie ir māņi, es jūtu. Nē, nu, es... Nu, redziet, jā, tā situācija ir tāda, ka es esmu piederīgs Nerten. Nerten. Jūs esat dzirdējis par Nerten kādreiz? Nerten. Nu, you know, Nerten. Nē, nekad nav bijis. Nekāds saskars. Jūs kaut ko stāstāt nepareizi, tas nav iespējams. Nerten ir jau... Lukas, nekā tam līdzīgi. Viss ir... Nē, tas ir tik iznīdāts jau 60. gados, tas nav iespējams. Kurš jums to pateica? Mums draudzē stāsta, kad Nerten... Dievs, kurš perdo jums to pateica? Neviens Nerten vairs nav. Tas... Dievs, jūs prāt. Ev, Lukas. Ev, šeit, Lukas. Mūsu draudzes vadītājs teica, neviens dzīvais no Nerten nav. Un kas es esmu jūs prāt? Bet tas nav iespējams, jo 60... Viņus visus... Nē, tas nav iespējams. Halo! Čau, klausies! Zini kā, sorry, jā, par šito, bet varbūt, ka ne Esplanādē tiekamies, jā, bet tiekamies, zini, kur tiekamies, tā, Ziepniekalnā būs labi. Davai, Ziepniekalnā pēc, cik tu ātri var uz Ziepniekalnu, jā? Davai, tiekamies tur. Davai, čau!